Sveiki! Mēs tiekamies pie manis raidījumā, jau kārtējā epizodē. Un šodien pie manis ciemos būs Ginta. Un Ginta vēlas risināt, es vismaz tā domāju, ka pašvērtējuma jautājumu. Lai gan viņas pieteikumā par to nebija ne stāsts, bet jūs varēsiet pārbaudīt, vai sakrīt manas domas. Sveika, Ginta! Sveika, Nika! Ginta, tu savā pieteikumā man rakstīji, es tev atgādināšu, ko? Tu atceries? Atceros. Ja? Bet es tev atgādināšu, jo varbūt no malas tu dzirdēsi, kā tas skan. Man ir savs uzņēmums, kas sniedz pasākumu noformēšanas pakalpojumus. Man šķiet, ka mans darbs ir mans ceļš 100%. Tātad šķiet vai ir? Nē, ir 100%. Šķiet svītrojam ārā. Taču man ir grūtības gan ar šo nopelnīt, jeb paprasīt adekvātu cenu, gan pēc tam, saņemot šo atalgojumu, man ir grūti naudu paturēt. Es to uzreiz iztērēju. Un vēl viena lieta, ļoti būtiska lieta, man ir grūti atklāties sociālajos tīklos. Man nepatīk likt video ar sevi. Ja es ielieku vairākus video, pēc tam man ir sajūta, ka man būtu traktors pārbraucis pāri. Kaut man nav negatīvu komentāru, man tāpat ir ārkārtīga tukšuma sajūta. Es dievinu tavs. Labi, tas ir par mani. Tā. Nu, lasi. Kā tu domā, par ko patiesībā ir tavs pieprasījums? Par ko? Kāpēc tu nošaubījies par to, ka mans darbs, man šķiet, ka mans darbs tiešām, ir mans ceļš? Man ir sajūta, ka mans darbs ir mans ceļš, bet man šķiet, ja tas ir mans ceļš, tad vajadzētu vieglāk varbūt man vajadzētu iespringt par naudu, un varbūt man būtu vieglāk viņu nopelnīt un uzreiz arī neiztērēt. Varbūt tas ir tas, kas man liek apšaubīt, ka varbūt tu neej to īsto ceļu. Bet man tiešām ļoti patīk mans darbs, es viņu mīlu, es viņu darītu arī tad, ja man neviens nemaksātu, un tas būtu vienīgais darbs pasaulē, ko es gribētu darīt jebkādos apstākļos. Tad īstenībā tu jau pateici pašu galveno, es darītu arī to, ja man neviens par to nemaksātu, vai ne? Tad šeit mēs nešaubamies. Jo, ja mēs, piemēram, būvētu attiecības uz mīlestību, tu mīli vīrieti, esi attiecībās, vai tur nekad nav grūtības? Ir, jā. Ir. Vai tad, ja ir grūtības attiecībās, kurās tu mīli vīrieti, tas nozīmē, ka viņš nav īstais? Es domāju, ir kaut kāda sarkanā līnija, kad būtu jāsaprot, ka viņš nav. Jā. Un kas to nosaka, šo sarkano līniju? Katrs pats, es domāju. Tev darbā tā ir, tā sarkanā līnija, kā tu domā? Nē. Patiesībā... Ko tas pasaka par tevi, ka tev nav sarkanā līnija? Nezinu. Jo ko nozīmē sarkanā līnija patiesībā? Ka tas pārkāpj kaut kādus vai vērtības, vai kaut ko, kas man nav pieņemami. Tad mēs varētu to nosaukt par robežu. Jā. Attiecībās, piemēram, ja ir šī robeža, kur tev vairs nav ok, tad tu ļoti labi to saproti, ir sarkanā gaisma, un būtu kaut kas jārisina. Skaties, ko tu man pasaki priekšā. Tu saki, man darbā nav robežu. Nē, man ir robežas, piemēram, es izvēlos noteikti savus klientus. Tas ir vēl viens tāds super svarīgi, un līdz šim tā ir noticis, ka pie manis tiešām atnāk forši klienti. Man ļoti, ļoti svarīgs ir tieši viens, protams, ka viņš man samaksā par to darbu. Tas man liekas, tam tā ir jābūt, tas ir tā kā defaulti. Bet tas, ja viņš uzraksta man pēc tam, ka, uzraksta atsauksmi, kādu nosaukt. Tā kā viņš iedod man to atgriezenisko saiti, ka tas, ko es darīju, ka tas viņam derēja un tas viņam patika, tas viņu iepriecināja. Tas nozīmē nenormāli daudz. Un ja man būtu manā ceļā cilvēki, kuri nesaka to, tad droši vien es sāktu apšaubīt, vai to vajag, to vajag darīt kā man nodarbošanos. Jo tad, kad es ģimenē to daru, tas ir savādāk. Es arī īpaši negaidu, viņi novērtē to, bet man tas nav svarīgi. Man ir svarīgi priekš sevis. Kāpēc tev tur tas nav svarīgi ģimenē?
Tāpēc, ka tur man cita pavisam izsajūta. Man liekas, ka man ir svarīgi, lai mums ir, piemēram, skaisti saklāts svētku galds. Ja? Vai, tas ir man svarīgi, ka es to gribu viņiem iedot. Bet tas, ja tas tā nav viņa vērtība, tā man nav jāuzspiež, ka viņiem ir jājūsmā par to, ka es nezinu, tur izkrāvēju lieldienu zaķīšu pirms lieldienām. Ja? Tas man ir pilnīgi ok, ja viņi to neievēro. Bet mana ģimene to vienmēr ievēro. Tā kā, man liekas, tā forša balva man ir. Tad ģimenes ietvaros tu ļoti apzinies par to, ka tas ir svarīgi tev. Tādēļ tu negaidi to, ka viņiem tas būs tikpat svarīgi, un tu arī negaidi tur novērtējumu. Jā. Tu man saki vārdus, man ir nenormāli svarīgi, lai klients iedod novērtējumu. Jā. Kā tu domā, ar ko atšķirās situācijas, kad tu ģimenē dari priekš sevis, tur tu dari priekš kā? Priekš tā klienta. Priekš klienta. Kāda ir sajūta? Iedomājies, es tev saku, tu tagad esi mans klients, tev ir obligāti man jāiedod atsauksme. Nu, labi. Jā, bet kāda ir sajūta? Kāda? Man nav tieši šobrīd man vispār nav tāds, kā tas man būtu grūti to izdarīt. Bet, ja tu aizietu uz citu, ne tur, kur tu pati, es nezinu, tu iegāji, pieksim, apavu veikalā, nopirki kurpes. Es izbēgtu laukā. Tu aiziet uzrakstīt to atsauksmi, ja? Viņam ļoti vajag to izdarīt, bet principā es neietu darīšanu vairs otrais. Kā tas liek justies, ka tev, ja ļoti vajag, tas ir jāizdara? Tas ir kā pienākums, pareizi. Bet viņi nezina, ka man to ļoti vajag. Es vienkārši sēžu tā. Tu domā, ka viņi nezina. Bet es tev tūlītās parādīšu. Okay. Tad, kad mēs taisam biznesu ar šādu sajūtu, tad tur ir iekšā spriedze, un tu šim klientam neapzinātā veidā uzliec šo papildus atbildību. Okay. Un tas ir tāds kā neliels smagums. Un tas ir arī galvenais, kāpēc, piemēram, ja būs vienādas 3 kafejnīcas, kādēļ mēs intuitīvi iesim viena būs pilna, otra tukša. Tāpēc, ka pastāv kaut kāds enerģētiskajā līmenī, sajūtu līmenī, ir kaut kāda vieta, brīvība, kur tev velk, tur kaut kāds saspringums, un tu saki tā, ka es īsti nezinu, vai es tur gribu iet. Un tas ir kāpēc? Tāpēc, ka ieliktā filozofija iekšā tajā vietā, viņa nolasās enerģētiskajā līmenī. Un ja tu redzi savu biznesu ar domu, ka cilvēkam ir jānāk tādēļ, lai viņš tevi novērtētu, jā, tad tas ir it kā viņa pienākums. Bet ne par viņiem ir stāsts. Stāsts ir par tevi. Kāpēc tu pati sevi nenovērtē, bet gaidi, ka to izdarīs citi. Un ģimenē tu vienkārši zini, pareizi. Tu vienkārši zini, ka tev viss labi sanāk, tas ir priekš tevis, tu pati sevi novērtē, tev pašai prieks par to, ko tu izdarīji, un tev tur nevajag, lai kāds to saka. Bet tur darbā tu kaut kur šaubies. Kaut kur nenotici līdz galam sev. Un tādēļ tev ir šis nenormāli svarīgi, lai viņi tev to pasaka tomēr, ka nē, tu izdarīji labi. Ja? Bet stāsts ir par to, ka tas novērtējums pašai pret sevi, kur vēl tu zini, ka tu sevi nenovērtē, kur tu neesi pārliecināta par savām kaut kādām lietām, darbībām. Laikam jau nākamā. Ja. Ko tu uzrakstīji sociālā vide, ja? Jā, par sociālo vidi, un noteikti arī par finanšu pratību. Tas ir vispār, man liekas, es varu noklausīties visus video, es varu ņemt un mēģināt, bet man ir iekšā pilnīgi tāds tā kā smagums un pretestība. Ja man kāds saka, ka būtu jāsliek ikmēneša ienākumu un izdevumu Excelī, man vienkārši liekas, nē, ko es varu darīt, lai man tas nebūtu jādara. Tā kā man tas liekas kaut kas. Jo tu baidies par ko? Ka tu tur ieraudzīsi kaut ko? Nē, man vienkārši vispār tā kā liekas, šodien man nauda ir forši, tā kā rīt es viņu nopelnīšu, tā kā man nepatīk tā, nepatīk tā kā likt un plānot un rēķināt, tā kā galvā es varu to izrēķināt, nezinu, ka tagad man būs, nezinu, šomēnes tiku projekti, es aptuveni nopelnīšu tik, par to es samaksāšu obligātos maksājumus, tik man paliks pāri, bet ja man teiktu kāds, ka tev obligāti tas ir jāsliek Excelī, man tos, ne. Vai tu domā, ka visiem ir obligāti tas jādara? Finanšu pratības video tā saka, ka jā. Bet ir arī video, kur saka, ka visiem ir jāsporto. Jā, bet tas vēl viens nevaru arī. Okay, tātad šeit
ir kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar šo obligāti? Jā, tas obligāti vispār nav priekš manis. Un ja man saka, ka man ir kaut kas jādara obligāti, tad un vēl man ļoti nepatīk tā kā stāvēt pretīm kāda cilvēka viedoklim. Un man liekas, es nezinu, piemēram, kā cilvēks man saka, ka tev obligāti ir jāsāk sportot. Obligāti. Citādi viss tev būs baigs slikti. Man liekas, labi, paldies, jā, labi. Es tev piekrītu, jā. Un vienkārši tu to izdari? Jo man nepatīk ielaisties nekādos pateikt, nē, es zinu, ka priekš manis nav obligāti jāsporto. Kas tad būs, ja tu tā pateiksi? Tad man liekas, ka viņam iedod daļu savas enerģijas tajā strīdā, un vēl man liekas, ka tev var būt tava taisnība, un man var būt mana. Un tu, protams, ir zinātniski pierādīti fakti par to, ka sports ir super lieta, bet tajā pašā laikā es nezinu, es sev saku, ka tas nav obligāti, ja tu jūties labi. Ja? Un man liekas, bet man liekas, ka man būs jāaptver ļoti liela enerģija, lai tev nodotu to ideju, kā es domāju. Un man liekas, kāpēc? Kam to vajag? Kāpēc viens teikums tev paņems tik daudz enerģiju? Man liekas, un tad būs nākamais teikums. Ka man vispār idejiski nepatīk tas, ka ir jāpārvelk kāds tavā pusē, lai viņš domā tā kā tu. Vai tad vienmēr dialogs ir ar mērķi pārvilkt otru savā pusē? Nē, vienmēr droši vien man nav, bet šad un tad ir jā. Un tad, ja es jūtu to, ka tas cilvēks nevar pieņemt to, ka mēs katrs varam domāt savādāk. Tu vari pieņemt to, ka katrs var domāt savādāk? Man šķiet, ka jā, bet droši vien ne visās situācijās. Droši vien man ir kaut kāda tāda līnija, kur es nevaru pieņemt, es pieļauju. Es domāju, ka tagad es tev likšu pastīties savādāk. Tu nepieņem tanī brīdī, kad tu neiestājies par savu viedokli. Tu netranslē to, ka tu vari domāt savādāk. Okay. Tu pasaki cilvēkam, jā, ok, it kā akceptētu viņu un paņemtu viņa vērtību. Lai viņš tā padomā, liek man mierā. Viņš tā padomā, tad pirmais, ko es redzu, es tēloju, es neesmu īsta. Jā. Nav robežu aizstāvēšana savējā, jo tu nepastāvi par savu viedokli. Attaisnojot to, ka it kā tad varētu izvērsties konflikts. Bet ne jau vienmēr, kad es pasaku, ko es domāju, tam ir jāpārvēršās par konfliktu. Jā, taisnība. Vai ne? Es vienkārši pasaku, Klau, priekš tevis superīgi tas der, es esmu nonākusi pie slēdziena, ka man šobrīd tas nav aktuāli. Un viss, tas no manis neprasa ne enerģiju, neko. Tātad šeit mēs atgriežamies pie tiem faktoriem, kas ir īstenībā robežu nospraušana. Šīs tavas robežas, viņas parādās vairākos veidos. Tajā skaitā paprasīt adekvātu cenu par savu pakalpojumu. Tātad arī sākotnēji, protams, es priecājos par to, ka tev ir tavs darbs, kuru tu varētu darīt bez maksas, un tas ir forši, bet tas liecina arī tajā pašā laikā par to, ka tu esi gatava dot sevi līdz pēdējiem. Un iekavēs tu esi ierakstījusi, man ir grūtības ar šo nopelnīt, ja paprasīt adekvātu cenu. Tā arī ir nespēja nospraust robežas. Jo tu iztērē daudz vairāk, piemēram, enerģiju, nekā tu esi gatava paprasīt pretī. Kāpēc? Es domāju, varbūt vēl es daļai bēgu no atbildības, jo man liekas, jo vairāk tas klients samaksā, jo man ir pret viņu lielāka atbildība. Iedomājieties, es izdarīju kuru darbu, un man tas jau iet ar gadiem mazliet mazāk, bet sākumā bija tā, ka es izdaru, man viss liekas ok, un es vienkārši sēžu un gaidu, kad man tas klients atsūtīs, ka jā, viss bija superīgi, viss bija forši, jo man liekas, varbūt nebija, varbūt viss bija slikti, varbūt vispār visu biju sajaukusi un varbūt sabojāju viņu dienu, jo kaut gan, ja es reāli pasītos uz bildi, ja tas būtu cita cilvēka darbs, man tur viss ir izdarīts un viss ir korekti, bet man iekšā ir tāda sajūta, ka man obligāti vajag dabūt no tā klienta, ka viņš man pasaka, viss ir tieši tā, kā es gribēju. Ja? Bet es nevaru pati to no malas izzumoties ārā un ieraudzīt, ka šeit ir tieši tas, ko tavs klients prasīja, kur vispār ir šaubas. Bet man ir tāds, viņš iet ar gadiem mazāk, bet jā, sākumā tas bija vispār super traki. Kā domā, ko tas pastāst par tevi? Ka es neesmu pārliecināta par sevi, varbūt. Neesmu pārliecināta par sevi, par savu rezultātu, par savu darbu.
Un attiecīgi tad šī nepārliecinātība neļauj pajautāt to vērtējumu, ja, kuram tu it kā atbilsti. Jo tu esi izdarījusi ļoti labi, kā tu saki, reālajā pasaulē, reāli. Es zinu, ka es esmu izdarījusi labi, bet kaut kas tavā galvā tev traucē to atzīt. Atzīt faktu, ka tu esi izdarījusi labi. Un tas ir arī nākamajā lietā, kad tu saki, man ir grūti atklāties sociālajos tīklos, man nepatīk likt video ar sevi, ja es ielieku vairākus video, pēc tam man ir sajūta, ka man būtu traktors pārbraucis pāri. Vai šajos video tu sasniedz to domu, ka ir labi? Es nekad viņus neskatos. Un es arī viņus nemontēju, līdz ar to es īstenībā nenoskatos vēlreiz to video. Es vienkārši viņu ierunāju, īsu video, ierunāju visu vienā garumā un ielieku un viss. Vairāk es viņu nenoskatos. Jo man liekas, ka man nepatīk mana balss, man nepatīk, ka es ļoti daudz žestikulēju. Un, es ar ļoti daudz redzu mīnusus. Un tad man gribas viņu labāk izņemt ārā nekā. Tu taču saproti, ka tu runā par sevi. Jā. Es redzu ļoti daudz mīnusus sevi. Jā. Tu vari atkārtot to? Ne, tas izklausās briesmīgi. Tā tas ir. Vienkārši pieņem šo taisnību. Es redzu ļoti daudz mīnusus sevi. Es redzu ļoti daudz mīnusus sevi. Kā, kad tu to pasaki? Tas ir tā par tevi? Tu tas ir par mani, jā, es tā jūtos. Un ja tu pati redzi sevī tik daudz mīnusus, nepieņem sevi, tad loģiski, ka tu gaidi, ka kāds cits tev pieņems. Loģiski, ka tu gaidi, ka kāds cits tevi akceptēs. Ka kādam ir jāpasaka vārdi, tu ļoti labi izdarīji, tas ir ļoti labs darbs. Lai aizpildītu to caurumu iekšā sevī, ko tu pati sev grauzi. Un tāpēc tā ir. Tas ir tā kā smaga nasta uz tiem cilvēkiem, kuriem ir it kā par pienākumu tev jāaizpilda tevis izgraustie caurumi. No kurienes tas nāk? Cik sen jau tu dari savu pāri? Es nezinu, varbūt vairāk piefiksēju, kad mans vīrs man to teica, jo es viņam uzteicu vēstu vai, piemēram, sakārtoju māju vistur, man tāds, kā bija garšīgi šoreiz? Un viņš man saka, bija garšīgi, bet kāpēc tu tā kā visu laiku man prasi to? Bija garšīgi, es vienkārši nepaspēju to vēl to pateikt. Un tad es sapratu, varbūt tagad, kad tu man pasaki, tad es to dzirdu, ka īstenībā viņam ir grūti tā kā visu laiku man translēt, ka šitais ir labi, tas ir labi, un es savukārt tā kā, man liekas, bet kāpēc tu man nevari pateikt? Es rekur stundu to taisu, es tikai gribu, lai tu pasaki to vārdiņu, ka bija garšīgi, vai, piemēram, ja bija negaršīgi, kas arī ir okei. Ja es pat varu pieņemt, labāk, lai viņš pasaka, ka bija negaršīgi, nekā, ka viņš nepasaka neko. Man tā kā visu laiku vajag to atgriezenisko saiti arī par maniem klientiem. Man ir pilnīgi okei, ja viņi pateiktu, ka šitais nebija tā, kā es to gribēju. Tad, tā kā man ir okei tā, ko es, tā kā, ka es varu sevi izvērtēt, bet man visu laiku ir tā saita, ko man vajag vērtējumu. Lai tu man iedod vērtējumu. Jā, varbūt tā, ka man vajag to. Tas ir ļoti apgrūtinoši, un tas ir citiem, it sevišķi tiem, kas ir kopā ikdienā. Jo viņiem liekas, ka tas ir viņu pienākums. Pateikt nevis tajā reizē, kad gribas, bet man ir jāpasaka vienmēr, lai aizpildītu tavus caurumus. Jo patiesībā jau esi tu tā, kura pati grib iemācīties sevi novērtēt. Un tas ir arī tas iemesls, kāpēc tu pēc tam jūties tik iztukšota, jo tu dari to tā kā tu dari to un nesaņem to feedbacku tajā brīdī, vai ne, kad to izdari. Un tev pat nav sapratni, tas bija labi. Tas bija labi. Nav nekas, kas to pasaka. Tas montētājs arī var nepateikt, jo viņam ir pilnīgi vienalga, viņš vienkārši izdara savu darbu. Un tas ir okei. Viņam nav pienākums tev teikt, jo tu tur ļoti labi ierunāji, vai ne? Un nav neviena pienākums to teikt. Bet tā kā tu esi sevi iekšā uzlikusi uz visiem šo pienākumu, tad te arī rodas tā smaguma sajūta tajā visā miedarbībā. Tātad mans pirmais teikums par to, ka es redzu, ka tev ir zems pašvērtējums. Vārds paša vērtējums par sevi. Es teiktu, ka viņš iztrūkst. Kur izklausās pat sliktāk nekā zems? Zemes jau, redzi, tev ir pat tāds domāšanas veids, kad pat slikta atsauksme būtu labāk nekā nekāda. Jā, es varu mācīties vismaz no tā. Un te arī zemes pašvērtējums būtu labāks nekā viņš iztrūkst.
Ko priekš tevis nozīmē, kad nav šī atsauksme? Kad es slikti izdarīju, vai ka kaut kas nebija kārtībā. Ka kaut kas nebija kārtībā. Jā. Tas, ka cilvēkam, piemēram, nav laika, vai viņš ir pēc tam aizbraucis projām vai aizņemts, un viņam vispār bija viss sēžu gaidu. Jā, tas, ka cilvēkam vienkārši ir sava dzīve, savas lietas, tas tev neienāk prātā tajā brīdī. Viņš par tevi nedomā vairs. Tu vari pieņemt to faktu, ka par tevi vairs nedomā. Tu radīji svētkus, tu izdarīji savu darbu super, bet es par to vairs nedomāju. Es varbūt aizbraucu kādu ceļojumā un man negribas rakstīt to atsauksmi. Jā. Tu to pieņem, ka visi es esmu slikti izdarījusi. Cilvēks vienkārši ir pat dzīvo tālāk. Okay, jā. Un ko tas nozīmē priekš tevis, ka šis cilvēks dzīvo tālāk? Viņam ir sava dzīve, savas lietas, viņš negrib domāt par to vairāk. Viss tas ir pagājis, priekš manis tā ir pagātne. Es nebiju tos tā paskatījusies. Ja? Tagad, kad tu man pateici, es jūtos vēl vainīgāk. Ja es nododu tādu vibrāciju saviem klientiem, ka viņiem obligāti ir jādod. Es negribētu, lai viņiem ir vispār tāda pienākuma sajūta. Tad es noteikti, tas man liekas ļoti traki. Es nebiju to tā uztvērsi, man liekas, tas ir ok, ka viņam ir sava dzīve un ka viņš vairs negrib domāt par tā kā bija, vai ne? Vai iedomājies, tu uztaisi balīti, nākamā dienā cilvēkam paģiras, vēl kādas 3 dienas, vai viņš varbūt vispār kaut kur pēc tam domā, kā savilkt savu smadzenē kopā visu un tikt atpakaļ uz kājām. Un esi tu, kas tajā pašā laikā gaida no viņa kaut kādu feedbacku. Un viņam nelīdz tam. Viņš samaksājas, ir viss kārtībā un dzīvojam tālāk. Tu tajā saredzi, ka tas ir par tevi. Un ka viņam nepatika tas, ko es darīju. Iedomājies, viņam ir vienalga par tevi. Arī par mani viņam vienalga, bet par to, ko es izdarīju. Un par to viņam ir vienalga, viņš dzīvo tālāk. Jā. Tu gribi, lai visi turpina domāt par tevi. Nē. Tā sanāk. Okay. Es to tā nebiju ieraudzījusi. Jā, ka man ir jābūt, taču tas svarīgums man ir jādabū, jā? Okay. Jā. Bet viņam ir vienkārši sava dzīve, un tas nav ne par, ne pret tevi. Tas, ka viņš dzīvo tālāk ar savām domām, arī nav pret tevi. Tas ir nekā. Tas nav ne labi, ne slikti. Vienkārši mēs turpinam tālāk. Un izklausās, lai mēs varētu šo atcerēties. Es tev tāpēc mēģinu tā spilgti parādīt. Jā. Varbūt bišķiņ stingrāk. Bet tāpēc, lai tev uzrodas tā asociācija, un varbūt nākamajā reizē tu tā pagaidi. Bet viņš taču varbūt vispār aizņems tas cilvēks ar kaut ko citu. Un tam nav obligāti jābūt par mani, vai ne? Kā mēs tālāk varam izdarīt to, lai tu to feedbacku pati sev iedotu? Nezinu, man nav nosaukas. Vai tu esi kādreiz vispār savu darbu spējusi novērtēt pati? Pati priekš sevis. Ir tas brīdis, kad tu tiešām jūti gandarījumu no tā, ko tu dari, par savu rezultātu? Ļoti, ļoti reti. Jā, ļoti reti. Tad nekad nav gana labi priekš tevis pašas? Vienmēr var labāk, bet tas tiešām ir objektīvi, ka vienmēr var labāk. Subjektīvi? Subjektīvi neskaitās. Kāpēc? Kas ir vislielākais vērtētājs tavam darbam? Kas zina visvairāk, cik tu tur ieliki savu laiku, savu enerģiju? Kurš to zina, ja ne tu? Priekš cilvēku, priekš manis, piemēram, es tev pasūtu pakalpojumu, man taču nav nejausmas, ko tas no tevis prasa. Pareizi. Ir kaut kāda cena, kaut kāds rezultāts, un es nezinu, kā tas top. Man ir vienkārši samaksāja un ir. Tu esi vienīgā tajā brīdī, kas zina, ko tas prasa radīt to rezultātu. Jā. Un tu paskaties uz to procesu un saki, tas maksā tik. Un tādā brīdī tu vai nu sevi novērtē vai nenovērtē. Pēc šīs cenas, kuru tu prasi, tu sevi novērtē vai nenovērtē? Ar to arī ir ļoti interesanti, kad, protams, lielāka cena par manu pakalpojumu veidojas tad, kad kopējā pasūtījuma summa ir lielāka, jo vienkārši tad ir vairāk darbības man jāveic un jāiegulda laiks, enerģija un tam līdzīgi. Bet, ja man ir, piemēram, nezinu, tur vidējā vērtība par kādu, un ja man ir kāds pasākums, kur ir stipri augstāka tā vērtība, tad ko es daru? Es sāku domāt, nē.
tas cauri neies. Man vajag kaut ko ekstra viņiem. Tā kā, kas nav tajā tāmā, kaut kādu pārsteigumu. Man vajag kaut ko viņiem tur speciāli īpaši nopirkt. Ja? Kas nav tajā tāmā. Man sākas tādi galvā, es nezinu, dīvainības. Ja? Tātad tu iztērēsies papildus, un beigās tāpat nopelnīsi mazāk. Jā. Tad tu izdarīsi šo soli, lai nopelnītu jo man liekas, mazāk. Bet tas tomēr nesanāks uz tā tik, cik es paprasīju. Tas neizskatīsies tā, ja viņš nejutīsies tā, ka viņš ir samaksājis par to, nezinu, summu X. Tātad tu zini, ko citi jūt un domā. Tev vēl ir tāda ekstrasensorika, ja? Nezinu, bet es domāju, labāk mēģināt saprast, ko viņi domā. Kā tu to vari saprast, ko viņi domā? Ja tu skaties caur šādu filtru, es neesmu pietiekami laba. Es neesmu pietiekami vērtīga. Ja tu skaties caur tādu filtru, piemēram, tu pasūti picu, bet tev atved 2. Tad tev liksies bāc, nereāli poreši. Un pēc 10 dienām uzņēmums bankrotē. Tā sanāks. Jā, bet tā arī būs. Ko tad es ar to, ka es saņēmu 2? Ok, mans tas prieks, es apēdīšu 2 pīcas. Bet kas tālāk notiks? Ja katram šim klientam tagad, lai būtu prieks, katrs aizsūtīsim katram 2 pīcas. Kas notiks ar šo picēriju? Bēdīgi viņiem būs droši vien. Jā, un kas ar viņu finansēm? Slikti. Vai tev ir līdzīga situācija, kā tu aprakstīji? Man ar šo ir grūti nopelnīt. Jā, laikam tā, man liekas, tas ir tieši daļa tā, ka es visu laiku gribu izdarīt kaut ko ekstra. Vai iedot kaut ko ekstra. Lai tas ir pilnīgi totāli, ka točna viņš nevarētu man pateikt kaut ko, ka bija. Bet man pat ir bijušas situācijas, kad es esmu vienkārši strādājusi kādā projektā kopā ar kādu citu, kurus vienkārši esmu bijusi kā palīgs. Un man ir kāds tā teicis, piemēram, pateicis, zini, man atnāca klients, un viņa esot kaut kam citam teikusi, es biju gaidījusi vairāk. Ja? Un man šī frāze tik ļoti kaut kā ir palikusi dziļi. Man nekas nekad negribētu, lai mans klients tā pasaka. Man tas šausmīgi traki. Pirms minūtēm 5 teici, ka labāk slikta atsauksme nekā nav vispār. Tagad tu man saki, ka tev tomēr nedara slikta atsauksme. Kad no tās nevar mācīties tomēr. Redzi, bet tāpēc jau es izterējos vairāk, lai man nav tā sliktās. Es cenšos nodrošināties pret to, lai man nav. Tad tas ir patiesi, vai tas ir mākslīgi būvēts? Par ko? Šī atsauksme. Tātad tu iztērējies vairāk, lai nodrošinātu to, ka tu saņemsi no viņiem pozitīvu atsauksmi, bet vai tad tas būs patiesi, jo šī summa neatbilst tam? Tu no savas kabatas ieliec tajā brīdī. Tu viņiem uzsauc svētkus. Visos gadījumos tā nenotiek. Tas nekas, mēs runājam par pašu tavu domu. Jā, man liekas, jā. Tu uzsauc svētkus uz sava rēķina tiem cilvēkiem tajā brīdī. Tā sanāk. Tad ir loģiski, ka tev ir grūtības nopelnīt. Jā. Tā kā rezultāts tam. Es jau no savas kabatas visu laiku uzsaukšu. Ja, piemēram, cilvēks, kurš visu laiku dod atlaides savam pakalpojumam. Ja viņš viņus visu laiku dod, tad vienā brīdī viņš neko nenopelna. Viņš strādā pa nullēm. Tikai tāpēc, lai man būtu visi priecīgi. Un zini, kas ir tajā visinteresantākais? Ka cilvēki šādu situāciju dēļ pēc tam nemāk maksāt tik, cik par to ir jāmaksā. Viņi, piemēram, pie tevis saņēma tur bonusu, un pēc tam nākamreiz viņš aiziet pie cita speciālista, kurš māca paprasīt par to naudu. Viņš saka, kāpēc tas tik dārgi maksā? Es iešu atpakaļ pie Gintas. Jo Ginta man tur kur uztaisīja par to. Kāpēc? Tāpēc, ka tu uz sava rēķina to dari. Un tad viņi nāks 2., 3. reizi, ja, jo pie tevis var pa lētāku dabūt labāk. Un tā tu gadu, 2, 3 pati sēdi tajā, kad grūti nopelnīt.
Bizness patīk, bet grūti nopelnīt. Kā tev tas pašai izklausās? Labs bizness? Nē. No biznesa viedokļa. Tas nav biznesa. Forši hobijs, jā, izklaide, jā. Ja tu reāli saņem prieku no tā, ka tu radi citiem prieku un tu negribi ar to nopelnīt, tad tu esi īstajā vietā. Nē, man vajag ar to nopelnīt arī. Lūk, man vajag nopelnīt, tāpēc, ka tev arī ir jādzīvo pareizi. Jā. Tātad tev ir vispirms jānodrošina savas vajadzības, kāpēc, lai tu to darbu varētu pēc tam vēl darīt. Jo, ja tu, piemēram, šādi ilgi turpinātu un tev šis darbs nenestu ienākumus, tad iespējams tu kaut ko dzīvē zaudētu. Tur kaut kādas lietas, kurām tev ir jāsamaksā. Tad tas būtu to vērts darīt šo darbu. Tu viņu turpinātu darīt, kaut arī tu zaudē savas kaut kādas vajadzības? Es nezinu, kā būtu, bet es zinu, ka tā kā pilnībā atteikties no viņas negribētu. Es vienkārši varbūt darīt kaut kādā citādākā formā, ja man tas būtu jāapvieno ar citu darbu. Kādā formā tu darītu? Daudz mazāk, vai varbūt tikai savai ģimenei. Es nezinu, tā kā. Darītu mazāk, bet kas būtu ar atalgojumu? Ja godīgi, man liekas, ja man kāds jau maksātu pamatdarba algu, tad jau man nevajadzētu šito pelnīt vairs. Okay. Tad šis darbs ir tādēļ, ka tev viņš patīk, vai tādēļ, ka tu vienkārši vēlies? Nē, man viņš ļoti, ļoti patīk. Bet es negribētu, lai man ir jāiet vēl strādāt kāds cits darbs. Jo tad, protams, es šo darbu varētu darīt daudz, daudz mazāk, jo man būtu kādā citā vietā jāstrādā, lai nopelnītu. Okay, bet ja tu prasītu adekvātu cenu, tu nevarētu strādāt mazāk? Varētu, droši vien, jā. Bet negribās? Gribas strādāt vairāk, prasīt mazāk un pēc tam sūdzēties, ka nevar nopelnīt? Ne. Tev tāda spēle ir. Jo tad, kad tev pat iedotu vairāk, tu tāpat izdomātu, kā no tā tikt vaļā. Ja? Un tā tev ir arī problēma, par ko tu saki, ka saņemot atalgojumu, man ir grūti naudu paturēt, es to uzreiz iztērēju. Un skaties, tas mehānisms, saņemot naudu, tu uzreiz atdod, vai arī, ja tu redzi, ka tu varētu saņemt vairāk, tu uzreiz viņu iztērē, pieliekot kaut ko klāt, lai tu nemaz nesaņemtu vairāk. Kā domā, kāpēc tu to dari? Kāpēc priekš tevis ir bīstami būt naudā? Nezinu, bet man ļoti gribās būt naudā. Bet tā ir arī tā starpība, ka tev tikai gribās. Stāvoklis, kurā tu dzīvo. Es gribu būt naudā. Gribu. Visu dzīvi tu dzīvo no pozīcijas es gribu. Un tas ir stāvoklis, kurā tu esi vienkārši. Kā būt stāvoklī, ka man ir nauda? Vai tā tu māki? Neilgi. Es kādreiz bijusi tādā stāvoklī, bet ilgtermiņā man ir nauda. Tā, ka man liekas, ka man ir nauda un ka tas ir daudz, nē? Nav bijis. Kā tu domā, kas tev ir jāizmaina savā dzīvē šobrīd, tajā, kā tu ar naudu darbojies, lai tā būtu? Lai tev būtu tā iespēja sajust, kā ir būt naudā. Kādus tu redzi iespējas? Vairāk strādāt un mazāk iztērēt. Vairāk strādāt un mazāk tērēt. Ko tu iegūst rezultātā? Vairāk strādājot? Vairāk naudas. Vairāk naudas. Ko tu pazaudē vairāk strādājot? Noteikti laiku. Kaut kādu enerģijas iztērēju. Jā. Laiks, enerģija, ko vēl tu zaudē? Nezinu. Kad tu zaudē laiku, ko tu ar to domā? Zaudē laiku. Kad es nevaru to pavadīt kopā ar savu ģimeni. To laikam es domāju. Tātad patiesībā tu zaudē laiku ar ģimeni. Tātad, vai tas ir pietiekami liels zaudējums priekš tevis? Jā. Tātad, vai vairāk strādāt ir opcija priekš tevis patiesībā? Iekšēji, kā tu jūties ar to? Līdz kaut kādai robežai, jā, bet
ne ļoti vairāk, tā kā ne 3 reizes vairāk vai 7 reizes vairāk. Jo šeit ir jābūt ļoti godīgam pašam pret sevi. Ja tu sev uzliec mērķi, kad tu gribi nopelnīt vairāk un sāc sev stāstīt, ka tāpēc man ir tikai viens variants pelnīt, strādāt vairāk, tad tas nestrādās, jo tev ir iekšā bailes, ka tu pazaudēsi laiku ar ģimeni kopā. Tu neiesi uz to, tavs prāts uz to neies. Tāpēc, ka viņam pastāv šis risks zaudēt laiku ar ģimeni. Ja tev tas ir svarīgi, tad tu to neizdarīsi. Pareizi, tu neiesi strādāt vairāk. Viss kaut kas visu laiku nobruks, bet tu nestrādās vairāk. Otrs variants tev ir mazāk tērēt. Ko tu iegūsi, ja tu mazāk tērēsi? Bēdīga būšu. Kāpēc? Man ļoti, ļoti tas patīk manā darbā visu kaut ko pirkt. Es esmu maniakāls pircējs. Bet mans jautājums bija nevis, ko tu zaudēsi, bet ko tu iegūsi, ka tu mazāk tērēsi. To naudu, kas paliks pāri. Jā, to naudu negribas atzīt. Ja? Jā. Tātad vairāk tu vari naudu iegūt, vairāk strādājot, vai mazāk tērējot. Abos gadījumos tu vari iegūt vairāk naudu. Tikai vienā gadījumā tev ir zudums laiks ģimenei, tu zaudē, a otrā gadījumā tu zaudē, kā tu to nosauktu? Šo te prieku iepirkties, vai ko tev tas dod? Šis vēlme iepirkties. Ko tu iegūsi no šīs vēlmes iepirkties? Prieku, tādu noteikti iedvesmu, kas izdomāju, kuros projektos viņu pielietošu. Tādu pašpārliecinātību, ka man liekas, man tagad ir šitās lietas, tad tas uzreiz tas pasākuma iztīsies super labāk. Jā, tātad patiesībā tu nevis tērē, bet ieguldi biznesā. Pareizi es sapratu? Jo tas, ko tu saki, tu nopērci priekš pasākumu, tad tas ir ieguldījums biznesā. Tā to varētu saukt, bet ja tev ir noliktā, kur ar katru gadu ir pilnāka, tad es nezinu, kurā brīdī var pateikt, ka tā kā nevajag vairāk ieguldīt, ka pietiek. Ko tu vari izdarīt, lai turpinātu ieguldīt, bet lai noliktā nebūtu tik pilna? Varbūt ir lietas, kuras jau ir nokalpojušas. Bet skaties, vai ieguvums no tā, ka pārdodot vecās lietas, bet pērkot jaunas, tev nebūtu prieks? Būtu. Un tas būtu variants, kā neiztērēt tik daudz. Tu it kā turpini šo savu vēlmi, kur tu dari, ieraudzīji kaut ko, jo es ticu, ka ir novecojušas lietas, varbūt, vai kas, kuras tu esi izmantojis pārāk daudz reizes. Pašai varbūt nav tik liels prieks no tā, es nezinu. Jā, taisnība. Un varbūt viņas tu pat redzi, ka tu neesi izmantojis jau labu laiku, zini, kā skapī. Jā. Piemēram, tev patīk šopingot, drēbes papildināt, bet tu saproti, ka viņā vairs nav vietas tajā skapī. Ko mēs darām? Mēs ņemam to, kas ir mazāk aktuāls, kur īstenībā godīgi tu zini, ka varbūt tu pārāk reti velc vai neuzvilktu. Ņemam ārā no skapa, mums atbrīvojās vieta. Varbūt arī šī noliktava prasa šo, un tu iegūsti līdzekļus, nopirkt atkal kaut ko jaunu. Jā, noteikti tas ir variants. Bet kas arī ir ļoti dīvaini, ka, piemēram, ar savu apģērbes tā var izdarīt ļoti, ļoti vienkārši. Kad es tiešām varu apstīties, šitos nevāk, man pietiek ar, šitām 3 kleitām, tas ir viss ok, bet ar noliktavu es tā nevaru. Es nezinu, kāpēc man ir tāda milzīga pieķeršanās pie tām lietām. Man liekas, man tagad kāds tieši uzrakstīs, un šitādā stilā būs jādekorē, man šitais svečturis noderēs šos, un kur tad, un tad es viņu nomāšu, un to pašu naudu es samaksāšu par nomu. Un tā kā es ar savā prātā salieku visādi šīs schēmiņas, kāpēc man it kā nevajag, kāpēc man nevajag pārdot to lietu. Vai tu vari man pastāstīt par sajūtu, ieejot iekšā noliktavā? Kad man ir nekārtīgi, man ļoti, ļoti nepatīk, bet kad es sāku ap tām lietiņām krāmēties, ka es pārkrāmēju viņas plauktos vai šķiroju, man nereāli patīk. Man liekas, kaut kas tik smuks, un tad es jau iztēlojos, kuros projektos viņus var izmantot. Man ļoti liels piepildījums ir, kad es skatos tās mantiņas, un tad man liekas, ka šīs manas es varēju nopirkt, tāpēc, ka es strādāju visu šo laiku. Tad šis ir tas rezultāts manam darbam. Es nezinu, vai tas izklausās pareizi, bet tā kā. Tātad tu iegūsti piepildījumu sajūtu. Jā. Kādās dzīves sfērās tu vēl iegūsti šādu sajūtu? Šādu pašu piepildījumu? Kopā ar savu ģimeni, es esmu ar saviem bērniem. Un patiesībā varbūt tā ir vienīgā vieta, kur es jūtos pieņemta.
Kā tu zini, ka tu jūties pieņemta? Viņa man to saka. Un tas ir vienīgais? Viņiem ir jāpasaka? Nē, nu. Viņiem ir jāpasaka, lai tu zinātu, ka tu esi pieņemta? Viņi to pasaka, tāpēc, ka tu no viņiem to prasi, varbūt. Kā tu zini? Man patiesībā tas ir arī vēl diezgan dīvaini, ka kādu laiku atpakaļ es gāju terapijā, tāpēc, ka es nevarēju pieņemt, ka mani bērni man ļoti bieži teica, es tevi mīlu. Un es tā kā nevarēju to klausīties, un man likās, ka viņi ir maziņi, tāpēc viņi nesaprot, ko viņi saka. Kā viņi tev, kā tu domā, pasaule mums atspoguļo apkārt precīzi mūsu pašus? Ko viņi tev patiesībā rāda? Kam ir jāiemācās teikt tie vārdi? Man. Pret ko? Pret sevi. Jā. Viņi māca tev, rāda, ka tev tas ir jāiemācās pret sevi. Tikai tādēļ viņi to saka. Ja tu sevi mīlētu uz 100%, tad viņi to teiktu, tad, kad viņiem vajag kaut ko no tevis, kā bērni to dara. Bet ja ir ļoti izteikti šīs, un tu to pamani, un tev tas spēlē, un kaut kādā veidā izraisa emocijas, tas ir tādēļ, ka tu nemāki to dzirdēt iekšā sevī pret sevi. Jā, man tas ir nepatīk, un man, jā. Tā es arī domāju par maniem klientiem, ja viņi ļoti atsūta super labu atsauksmi. Man liekas, jūs vienkārši nesakojat īstajiem dekoratoriem, un jūs nezināt, ar ko salīdzināt. Jā, man ir tā, ka man ir grūti pieņemt, tā kā, ja pasaka, ir ok, vai ir ļoti labi, bet ja tas ir tā kā, kad man liekas, ka tas ir jau pārāk daudz, ka šis jau ir pārvērtēts manās acīs. Tad man to ir ļoti grūti pieņemt arī. Tad es drīzāk tā kā atvairu to un tā kā pieņemu, ka tas cilvēks patiesībā nemāk izvērtēt, tāpēc viņš tā safanojās. Mēs atgriežamies pie tā pašas vērtējums. Tikai tev vēl apakšā ir pašas mīlestība pret sevi. Ka ir tā problēma ne tikai pašai sevi novērtēt, bet pašai mīlēt sevi. Un kāpēc es prasīju par to noliktavu? Ja? Tu esi saugusi ar to kopā, it kā tā esi tu, it kā tā ir daļa tevis. Un tu tur gūsti to sevi apmierinājumu, tavu kaut kādu iekšējā pasauli. Tā ir savā veidā. Tāpēc tikai nesaka man šķirties no kaut kādas daļas man, ja? Jo tur tevī ir tas piepildījums. Bet tur viņš ir tikai tādēļ, ka tas piepildījums nav iekšā tevī pašā. Un tu caur tām lietām mēģini nemitīgi sevi piepildīt. Ja? Tu iegūsi tur to prieku, tur to sajūtu, pirkšu vēl, būšu atkal piepildīt, atkal man būs tā sajūta. Un tad es uz to visu skatos kā uz savu piepildījumu. Un tad, kad Nika man pasaka, varbūt vajag pārdot, tad uzreiz, kā es varu pārdot savu nieri bez mazēm no sērijas? Nē, es nevaru atteikties no sevis. Tev saugusi, ka tā ir tā tava piepildījuma pasaule. Patiesībā tas, kas tev ir jāiemācās, ir sevi iekšā sevī teikt tos vārdus. Ka tu sevi mīli, ka tevs rezultāts ir gana labs, ka tu par to, ko tu esi ieguldījusi, drīkst pajautāt tik, cik tieši tas maksā. Un tev nav cilvēkam jārada ilūzija par to, lai panāktu no viņa. Savā veidā tā ir manipulācija. Manipulēt ar cilvēku, uztaisot viņam par papildus samaksu, papildus kaut ko, lai viņš man sniegtu labu atsauksmi. Un tad beigās pēc ilga laika būsi izsīkusi, izdegusi savā darbā un pazaudēsi visu prieku par to vispār, par to darbu. Bet ja tu viņu gribi darīt no sirds un ar prieku, tev ir jābūt godīgai. Kā domā, no kurienes tev nāk šis mīlestības trūkums? Kur tu nesajūti mīlestību? Noteikti no sava tēta, jo manas tēts ar mammu agri izšķiras, un arī pirms tam bija ļoti sliktas attiecības ģimenē. Un es to pilnībā apzinos, bet man liekas, ka caur to, ka es to piedzīvoju, es ļoti, ļoti novērtēju, kā mans vīrs attiecās pret mūsu bērnam. Tas man nozīmē. Un šis ir ļoti
foršs ieguldījums no tavas mammas un tēta puses, jo pateicoties viņu piemēram, tu esi atradusi fantastisku cilvēku, kurš tagad taviem bērniem var dot. Nebūtu tev šis piemērs, neizvēlētos tieši to cilvēku. Tāpēc tas ir tavu vecāku ieguldījums jūsu dzimtā. Tālāk. Jā, es nemaz nenosūdu manus vecākus par to. Un katru reizi, kad es skatos uz savu vīru, kā viņš ar mūsu dēlu vai meitiņu, kāds ir viņa attiecības, es vienkārši izklūstu, jo man liekas, wow, tā kā tas ir tik forši to redzēt, ka maniem bērniem ir kaut kas tāds. Bet tad, kad tu to saki, tu jau to saki caur sāpēm. Viņiem ir, man nebija. Tajā brīdī es tā nejūtos, bet es zinu, ka man ir tāda traka emocionalitāte tagad. Tu tā nejūties ikdienā, protams. Nejūtos, ne. Bet iekšā, dziļumā, kur tu sev nevari pateikt, ka tu sev mīli, kur tu pati neesi gatava ar sevi lepoties, pateikt sev to novērtējumu, kā ir tur. Tu skaties uz to, kam tas ir, un ir daļa tevis, kam tas sāp. Jā, droši vien. Tas ir noteikti kā atgādinājums katru reizi, ka, protams, tev ir prieks, bet tu centies caur viņiem aizpildīt sevi. Caur to piemēru aizpildīt savējo. Jā, iespējams. Bet tas tā īsti nestrādās. Tev ir jāizpilda pašai sevi. Un to tu vari izdarīt tikai un vienīgi īstenībā. Es nezinu, cik tev ir bijusi laikietilpīga tava terapija un cik tu tur esi intensīvi strādājusi, bet noteikti tu saki, tu esi pieņēmusi un pateicīga par visu to, kas ar tevi noticis. Varbūt tas ir rezultāts tai terapijai. Tas ir tā rezultātā, tu tur visu to esi pieņēmusi un izstrādājusi. Bet ir daļa tevis, kura vēl joprojām tajā sāpē dzīvo, ne līdz galam. Tas ir izdarīts. Jo tad, kad tu sevi tur sapildīsi, to mazo daļu sevis, tad tev šodienā, arī skatoties uz tiem klientiem, tev nebūs nenormāli svarīga tā atsauksme, tad tu spēsi arī adekvāti novērtēt to savu pakalpojumu cenu, un tu sapratīsi, kāpēc tas tā ir, ka tev nav jāziedo savu enerģiju, savus resursus vai savu naudu priekš citiem. Un arī tad, kad tu rakstīsi tos video, tu jau esi no tās versijas, kur sevi mīli. Un kad tu esi tā, kas sevi mīli, tā, kas zina savu vērtību, tad kā tu to video ieraksti? Nu, tad man vienalga, vai man ir tā kā atpakaļ. Jā, tas nav vajadzīgs. Tam jau ir otršķirīgi. Nu, gribēs uzrakstīs, negribēs nerakstīs, vai ne? Un tieši tas pats ir arī ar tām atsauksmēm. Gribēs uzrakstīs, gribēs, un varbūt tiešām cilvēkam ir savas lietas. Nu, ne viss ir par mani šajā dzīvē. Tad tas, kas tev ir jādara, kā es to redzu, mēs varam, protams, es iemetu acis pirms tam tavā dvēseles tajā galvenajā misijā. Un pirmais, ko es tur redzēju, ka tava augstākā misija ir patiesībā cīnītāja enerģija. Tev ir jāiet ar lielāku jaudu, ar lielāku drosmi un jāparāda savu enerģiju. Tad tu esi izpildījusi savu uzdevumu. Bet šobrīd no tevis es jūtu, ka nepateikšu savu viedokli, lai tikai neparādītu sevi, nenospraudīšu robežas, neiestāšos par sevi. Un tas iet pretrunā ar tavu dzīves misiju. Tev ir jākļūst, es teiktu, tādai nedaudz drosmīgākai. Priekš tevis tas varētu izklausīties varbūt skarbākai, īstākai, patiesākai. Priekš tevis tas var būt tā kā ļoti liels diskomforts. Un ja es spēšu pateikt savu viedokli, kas tad būs? Atkal es nepatikšu? Kas tev tur galvā uzreiz ir pretī? Un ja viņi nepieņems manu viedokli. Un tev ir šī augstākās misijas enerģija ir, ka tu parādi caur šo cilvēkiem šo savu spēku, ka viņš ir iekšā tevī. Tas nenozīmē iet cīnīties tiešām ar cilvēkiem, burtiski, bet ka tu parādi savu jaudu,
kuru tu esi kaut kur apslēpus dziļi. Viņa tevī ir ļoti liela. Tev ir arī rakstīts, ka ir svarīgi daudz ceļot. Tu dari to? Šad un tad daru, jā, kopā ar ģimeni. Bet nevis šad un tad, bet ir jāpadomā, kā biežāk to darīt, jo tavā vēl dzīves misijā ir iepazīt citas kultūras, ienest ko jaunu savā dzīvesveidā un iespējams, tas ir arī caur šiem svētkiem, redzēt, kā citur svin svētkus, kas ir citu tradīcijas, un paskatoties to un atnest viņu, ielikt savā tajā darbā iekšā. Un 14. nākamais skaitlis tavā dzīves misijā ir skolotāja enerģija. Vai tu nodod savu zināšanas tālāk? Jā, es taisu meistarklases. Tad, es esmu arī dažreiz apmācījis dažas meitenes vienkārši par to, vai stāstus, jā, bet meistarklases taisu regulāri diezgan, bet man arī pēc tam ļoti liela tukšuma sajūta. Jā, tāpēc, ka vēl joprojām tu dari visu laiku ar to domu, jā, vai es esmu pietiekami laba, vai man iedos to atsauksmi, vai man novērtēs, vai es esmu iedos pietiekami daudz informāciju, varbūt par maz. Un tad dažreiz arī viss tas ir ļoti par daudz. Padomā no otras puses. Ja? Okay. Kā ir justies otrā pusē? Tu paņem ļoti daudz te pašā laikā. Tu paņem ļoti daudz telpu ar to, ka tu gribi tik daudz iedot. Un tas cilvēks arī otrs var justies iztukšots, ja, pēc tās miedarbības. Un tāpēc iedot mazāk dažreiz ir lielāka vērtība. Okay. Ja. Un tev ir jādalās, jā, tev šīs meistarklases noteikti vajag vadīt kaut kādā virzienā, kādā tev ir ērti izdomāt, bet tev ir rakstīts iekšā, ka ir šī informācija jānodod tālāk, ja, kas ir tavējā. Jums dos bagātību tikai tad, ja jūs to ļoti nekārosiet. Ja tu iemācīsies priecāties par mazumiņu. Ja, svētkiem varbūt dažreiz nav jābūt wow, šitādiem. Dažreiz skaistums ir kaut kādā pavisam mazā lietā. Bet jautājums, vai tu to sevī vari ieraudzīt? Vai tu spēj sevī papriecāties par mazām lietām? Jā, it sevišķi, jā. Jā, ģimenes ietvaros ļoti, ļoti daudz mēs par visādiem mazām lietiņām priecājamies. Tu par sevi, ne ģimene, tu par sevi. Es augšu. Par savām mazām uzvarām, par saviem maziem sasniegumiem. Ja, ka ne tikai kaut kādām lielām lietām, tur labām atsauksmēm, nē, bet par mazām pavisam lietiņām sevi uzslavēt par to. Un es domāju, ka šo daļu tu pildi, ka tev ir jāapvieno cilvēki. Es domāju, ka svētkos tu to izdari, kad apvieno. Un vēl ir minēts, ka tu vari ieviest tradīcijas kaut kādas šajos svētkos, vai nu kaut ko no tradicionālām lietām, varbūt kaut kāds piestiens, nezinu, kas ir varbūt par latviešu kaut kādām lietām. Tas arī tāds novirziens, kurā tu vari iet. Kā arī tu droši vari iet ārpus Latvijas. Iet ārpus Latvijas, strādāt ar ārzemju cilvēkiem vai ārzemēs, bet tanī brīdī pārstāvēt latviešu kultūru. Parādīt, varbūt, kā notiek savādāk. Ja? Nezinu, varbūt ir kaut kāda svēta, kas ir tikai latviešiem, no kurienes nāk kaut kas tāds. Un arī karmiskajos mezglos ir viens karmiskais mezgls, kas nozīmē, ka tas nāk no iepriekšējām dzīvēm. Un tur ir rakstīts zemapziņas bailes no pārvietošanās, darba maiņas, dzīves vietas maiņas. Ir tev tāda piemīta? Jā, man nepatīk, jā. Tāpēc arī mēs braucam uz ceļojumos, ka liekas, nē. Jā, bet tev ir jāceļo, un tev ir rakstīts arī, ka tev ir jāstrādā ar tādu reālu deksmi, bet, zini, deksme ir ļoti dažāda deksme. Varbūt tāda deksme, kas ir ar tādu jaudīgu enerģiju, un tu vienkārši meties tajā iekšā. Ir tāda deksme, kas ir tāda ļoti harmoniska. Kā domāts, ar kuru tu miedarbojies ar cilvēkiem? Caur harmonisku. Tu vari pamēģināt otru. Bet tam ir nepieciešams tavs pašvērtējums.
tad ir iemācīties deliģēt un uzticēt darbus citiem cilvēkiem. Kā tev ar to izdodas? Mācos, tīri labi sanāk. Iemācīties nejaukties tuvinieku dzīvē. Kad viņi man to atgādina, tad man pavisam labi sanāk. Tāds ir tavs arī uzdevums. Un, jā, šeit arī pie mēsliem karmiskajiem ir, ka tev ir tomēr jāceļo, jo tās bailes tev pastāv no iepriekšējām dzīvēm, par to, ka tev ir bail pārvietoties, bail mainīt darbus, bail tur ceļot un tā tālāk. Tādēļ šajā dzīvē tavs uzdevums ir tieši to darīt. Tev ir jāiet pretī savām bailēm. Ja? Tev ir jāceļo, jāpaskatās citas kultūras, kā citur svin svētkus, jāpaplašina savs šis redzējums. Un fokus uz sevi pašai. Tātad lepoties ar mazām lietām, ar maziem sasniegumiem. Un es pat tev ieteiktu tādu mazu uzdevumu iedošu tev līdz. Protams, es tev nevaru piespiest to pildīt, bet... Jo nekatceras, kas notiks, ja tu mani piespiedīs. Tad nekas nesanāks. Bet es domāju, ka tev tajā pašā laikā varētu būt tur interese. Pēc katra tā tevis izveidotā darba svētkiem, tas, ko tu radi, tavs uzdevums tev pašai uzrakstīt atsauksmi. Okay. Pirms tu pildi šo uzdevumu, tavs uzdevums ir nevis uzrakstīt atsauksmi kā tai nepārliecinātai versijai, kura tā kā piekasās pie visa, bet sev pateikt, ka tu vēlies uzrakstīt ar to sajūtu, ko tu man teici, realitātē es zinu, ka es izdarīju visu labi. Kas tā ir par daļu tevis, kas to saka? Realitātē es izdarīju visu labi. Tu to saki ar prātu vai ar sirdi? Jā, ar prātu. Kad es apskatos uz to rezultātu, tad ja es redzu, ka viss ir tā, kā vajag. Jā. Un ja droši vien, ja to darbu būtu veids kāds cits cilvēks, tad viņu novērtētu labi, es viņu nenovērtētu slikti. Bet tad, ja tu esmu tad šī brīdī, tad, kad tu raksti to atsauksmi, tad iedomājies, ka tu novērtē citu cilvēku. Un tu raksti godīgu atsauksmi vienkārši par darbu. Ne savu darbu, bet cita cilvēka darbu. Un pēc tam tu paņem pati to atsauksmi, izlasi, bet izlasi kā par savu darbu. Ja? Ir vienkārši Ginta uzrakstījusi atsauksmi par tavu darbu. Un tādā veidā vienkārši mācīties saskatīt to patieso, to, ko tu zini. Un tādiem maziem solīšiem ikdienā pamanīt savus sasniegumus, paslavēt pašai. Tad, kad tu redzi, ka tu gaidi uzslavu tur no vīra par ēdienu, vēl pasaki pati sev visu to, ko tu gribi no viņa dzirdēt. Okay, labi. Ja, trenējies aizvietot visu citu tos atsauksmes un aizvieto ar sevi, parunā ar sevi iekšā. Ar to mazo meiteni, kas reāli gaida to mīlestību vēl joprojām. Super, paldies tev, ka tu šodien atnāci, ka tu uzdrošinājies un varbūt arī kādai palīdzēs saskatīt viņas kādu caurumu sevī, kuru vajadzētu aizlāpīt. Un es ticu, ka tev arī izdosies to iekšējo caurumu un mīlestību pret sevi aizlāpīt. Paldies tev, Liels. Tad es gribētu tev šodien uzdāvināt bloknotu. Tas ir mans pēdējais bloknots par nākotnes terapiju. Tur ir ļoti daudz uzdevumu īstenībā par visām 4 dzīves sfērām. Super. Atbildot uz tiem jautājumiem, es domāju, ka tu iepazīsi sevi. Tur ir arī klāt meditācija. Nezinu, vai tu praktizē vai nē, bet varbūt vari pamēģināt. Un vēl es gribētu tev uzdāvināt 21 dienas meditācijas terapiju. Super, paldies. Katru dienu ir jānoklausās viena meditācija. Viņa katru dienu atšķirās. Viņa ir jāklausās tieši tādā secībā, kāda viņa ir. Un pirmās nedēļas uzdevums ir tieši saistīts ar pagātni. Tur ir darbs ar mammu, darbs ar savu iekšējo bērnu, sakārtot to daļu. Un tad virzīties tālāk uz priekšu, jau sapņot vairāk un ļaut sev. Tā kā es ceru, ka tas tev viss kombo palīdzēs varbūt atrast sevi un pastīties uz sevi caur mīlestības acīm. Paldies tev. Paldies. Tā, lūdzu. Paldies. Super.